Šodien mēs ar lepnumu vēlamies godināt ilggadējo Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centra darbinieci Rasmu Indāri. Rasma savas darba gaitas uzsāka jau 1981. gadā Saulkrastu slimnīcā, sākot kā uzņemšanas māsa, un šodien viņa turpina strādāt kā medicīnas statistiķe. Rasma ir kļuvusi par centra sirdspukstu, cilvēku, uz kuru vienmēr var paļauties. Medicīnas statistiķa darbs prasa īpašu precizitāti, rūpību un spēju pārvaldīt lielu informācijas apjomu, un Rasma šos uzdevumus veic izcili. Viņa nodrošina, ka pacientu dati ir pareizi uzskaitīti un analizēti, atvieglojot ārstēšanās plānošanu un veicinot datu pieejamību pētniecībai. Viņas prasmes palīdz uzturēt nevainojamu kārtību arhīvos un statistikas procesos, kas ir būtiski gan ikdienas darbā, gan ilgtermiņa pārskatos. Ar savu profesionalitāti, sirsnību un vienmēr gatavību palīdzēt, Rasma ir kļuvusi ne tikai par neaizstājamu kolēģi, bet arī par iemīļotu un cienītu personu, darbinieku un klientu vidū. Rasma vispār ir cilvēks, un absolūti, kad ir kaut kādi jautājumi vai kaut kādi satraukumi, viņas tā ilgadējā pieredze un sirsnība un ieklausīšanās ir tas primārais. Pirmais ir cilvēks, un tad tikai ir vispārējais process. Viņa ir ļoti punktuāla, jo viņa arī ir statistiķe, lietvede. Un tas viss tās precizitātes jautājumi katrā ziņā ne komats, ne tur, ne pa labi, ne pa kreisi. Un viņa ir brīnišķīga mamma, brīnišķīga vecā mamma, brīnišķīga kolēģe. Tās ir tās labākās lietas, kas ir par viņu man sakāms.